Zemūdens komunikācija galvenokārt balstās uz akustiskajiem viļņiem, jo elektromagnētiskā starojuma intensitāte ūdenī strauji samazinās. Skaņa nodrošina lielu attālumu, bet ierobežot datu pārraides ātrumu. Brīdī, kad nirējam, glābšanas komandai vai autonomam zemūdens transporta līdzeklim ir nepieciešams nosūtīt svarīgu informāciju, savienojums kļūst par drošības un efektivitātes faktoru. Tāpēc izveidojām Marlin, zemūdens optisko komunikācijas sistēmu, kas izmanto lāzera gaismu, lai nodrošinātu ātru un drošu datu apmaiņu starp nirējiem, sensoriem un zemūdens transporta līdzekļiem. Zemūdens vide ir nepastāvīga un nepārtraukti mainās. Vienā brīdī ūdens ir dzidrs, nākamajā duļķains. Redzamība un apstākļi var mainīties dažu sekundžu laikā. Marlin sistēma ir veidota tā, lai pielāgotos šai realitātei un reāli laikā regulētu jaudu, staru virzienu un datu pārraides metodi, saglabājot stabilu savienojumu tur, kur tradicionālās pieejas ir ierobežotas. Šī tehnoloģija var padarīt nirēja darbu drošāku, glābšanas operācijas koordinētākas, vides monitoringu precīzāku un zemūdens pētniecību efektīvāku. Tā ir arī okeāna videi draudzīgāka, jo nebalstās uz akustisko signālu izmantošanu. Marlin tas ir solis pretī zemūdens sakaru tīklam, ātram, uzticamam un gandrīz neredzamam. Tagad mēs meklējam partnerus, lai šo tehnoloģiju testētu, integrētu un attīstītu reālos pielietojumos. Jo nākotnes komunikācija neapstājas pie ūdens virsmas.